Darbam ar datoru cilvēki ar redzes traucējumiem izmanto ekrāna lasošās programmas. Vissvars ir runas sintetizators, kas rakstītu tekstu spēj nolasīt latviešu valodā. Programma ir kaut kāda tāda lielāka, ko sauc par ekrāna lasošo programmu. Un šīm ekrāna lasošām programmām pievieno dažādu valodu runu sintetizators. Un viens no tādiem tad ir Vissvars. Un jāsaka, ka viņi ir diezgan kvalitatīva un diezgan ērta, jo viņi ir maz izmēra salīdzinoši ar citām, un tas pātrina viņas darbību. Un tajā pašā laikā viņa runā pietiekami kvalitatīvi. Vissvarim tiešām ir daudz priekšrocību. Viena no tām šis ir vienīgais runas sintetizators latviešu valodā. Tas ir izveidots Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros. Šķiet, ka ja Eiropas Savienība atbalsta šāda produktu izstrādi, tam vajadzētu būt izmantojamam bez maksas. Bet situācija tāda gluži nav. Lai Vissvars varētu darboties, ir nepieciešama ekrāna lasītāja programma. Šāda programma maksā samērā dārgi. Piemēram, JAWS, kurai Vissvars ir piemērots, maksā aptuveni $1000. Cik es zinu, bezmaksas, noteikti ir dažādas iniciatīvas, un ir bezmaksas iniciatīvas tīri teksta pārveidošanai balsī, kas, piemēram, ir, lai sagatavotu savu audio grāmatu vai ko tam līdzīgu. Taču tādā ekrāna lasošā režīmā, tur varbūt ir nedaudz sliktāka situācija, kaut kādas iniciatīvas ir, bet tā es droši nezinu par to situāciju. Vai Eiropas Savienības projekta ietvaros nebija iespējams izstrādāt programmu, ko varētu lietot bez maksas? Es jums nemācēšu uz šo jautājumu atbildēt, teikšu godīgi. Vissvar izstrādāja sabiedrība Tilde. Parasti Eiropas Savienības finansētos projektos ir paredzēts, ka projekta ietvaros izstrādātais produkts nedrīkst tikt izmantots peļņas gūšanai. Taču Tilde Vissvar ir iekļāvusi savā produktā Tildes birojas. Vai tiešām saskaņā ar projektu noteikumiem Tilde drīkst šādi rīkoties? Pieļauju, ka nē, bet tā man ir pilnīgi svaiga informācija, ko jūs tagad sakat. Cik es atceros projektu ietvaros, gala rezultāts, kā programmas izējas kods paliek tik un tā mūsu rīcībā. Un tas, kas ir iekļauts Tildes birojā, var būt un var nebūt tieši tas pats produkts, kas ir izveidots. Un galā šis produkts, kas ir izveidots neredzīgo vajadzībām, ir brīvi pieejams, un mēs nekādā veidā nekavējam viņa pieejamību. Un savukārt tas, kas ir iekļauts birojā, jau faktiski tad varētu būt arī cits produkts. Tātad sabiedrība Tilde šo produktu, kas izstrādāts par nodokļu maksātāju naudu, izmanto peļņas gūšanas nolūkos. Un projekta administrators, proti Sociālās integrācijas valsts aģentūra, par to neko nezina. Rodas jautājums, kur institūcija nodrošina kontroli pār Eiropas struktūra fondu projektu īstenotājiem. Tāpat arī Eiropas fondu projektos jāparedz projektu ilgtspēja. Šobrīd Vissvars nav savietojams ar jaunākajām Windows versijām, un vecākām Windows versijām Microsoft drīz vairs nenodrošinās atbalstu. Vai Equal projektā tika ņemtas vērā tehnoloģiju attīstības tendences? Nemācēšu. Šie tādi ļoti specifiskie tehnoloģija un tehnikas jautājumi, uz kuriem es tā kā neparedzēšu. Ilgspēja, jā. Es domāju, ka toreiz principā, tika domāts par to, lai būtu projektam. Un citās aktivitātēs viņas arī ir. Bet, par šīm tehnoloģiskām lietām es tiešām nemācēšu atbildēt. Projekta ilgtspēja Sociālās integrācijas valsts aģentūras izpratnē ir tehnoloģiska lieta. Par Equal projektu apēronas video ir radušies vēl papildus jautājumi. Tos apskatīsim kādā no nākošiem sižetiem.